Svētais Jānis Zeltamutis sacīja, ka vīram un sievai vajadzētu būt kā rokai un acī. Kad rokai sāp, acī vajadzētu raudāt. Kad acis raud, rokai vajadzētu noslaucīt asaras. Cik brīnišķīgi sacīts. Kad acis raud, noslaucīt asaras. Kad roka sāp, acī vajadzētu raudāt. Domāju, ka tā mums vajadzētu dzīvot visiem. Savstarpējā mīlestībā, nevis vārdos, bet rīcībā un darbībā. Mēs ar sievu piedzīvojām 2 brīnišķīgas dienas. Mūsu mīlestībā uzņēma Oskars no Ezerniekiem. Un tas arī lika pārdomāt un atcerēties šo Svētā Jāņa Zeltamutis citātu. Un to es arī novēlu mums ikvienam, ka mēs varētu ne tikai domās un vārdos, bet arī darbos dzīvot savstarpējā mīlestībā, tā pateicoties Dievam, kurš mūs pirmais ir mīlējis, pats savu dzīvību atdevis par mums. Turamies pie Kristus.